Jūsu uzmanībai tiks translēta LV Florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies laukuma saimnieku Florbola klubs Kurši, un šodien pie liepājniekiem ciemos FBK Sāc Enfriho. Nedaudz krīt, bumbiņi paliek mājniekiem, tur meistars viens starp diviem. Tagad jāskrien atpakaļ, vēl viens pretuzbrukums un bumbiņi ir vārtos. Nu, lūk, kā iekrīt mājnieku pretuzbrukumā, izmanto šo saulaicīgo, precīzāk, neatgriešanos, laikam tā. Labu spēli arī viņiem. Nav piespēle. Metiens un 2-0. Nu, cik pagāja? Pat minūte, es domāju, nepagāja. Varbūt ar pagāja, bet jebkurā gadījumā rezultāts ļoti ātri tiek dubultots. Uzslavēja pēc pirmām epizodēm es Kalniņu. Bija pamats. Un šeit uzrātri arī atgūst. Viens vārds, meistars. Spēlētājs, kurš, tā teikt, iekļāvies ir pirmajā maiņā. Tā kā ātri arī atbilde. Un šeit Rikošets, jā. Nevisai laba epizode, bet arī šeit nevisai ideāli nospēlēts. Un šeit, jā, Polis. Turpat tālu arī nav Masteris Ulbroka. 2 minūtes abas komandas šķir. Līdzīgs procents, 79,85. Šeit mums Pikts, Peniķis, krīt. Pieteikumā jādots meistars pats jaunākais. 2009. gadā dzimis. Un šeit Toms Peniķis. Viņš māk būt arī smuks vārds. Šoreiz no smukumu izteica pretenzijas. Bet atkārtojumā jūs varējāt visu to redzēt, tikmēr tāds interesants virknējums šoreiz meistara vietā ir Kostusevs. Tāda pāri vārtiem Pols met. Schēmas maiņu pieprasa Mārtiņš Krūms. Pāris metieni bija, bet tie tādi, neteiksim, ka nesagatavot, bet arī šis tāds. Bet tiek pie atlikušās bumbiņas Ingars Jansons. Tā kā ņemšu savus vārdus apakaļ. Bušs laukumā, dzērvē, trešā maiņā, metiens, vēl viens. Lūk, trešā maiņā var izveidot liepājniekiem. Atkal īsti izskatās, ka negaidīju. Metiens un vārti! Mihails Kostusevs. Jā, nebija ērta šī piespēle, bet nedaudz iepauzēju, apstrādāju. Tikmēr turpiniet vērot arī bullīšu sēriju. Un šeit iekrīt mājnieka aizsardzībā. Bet Glābvēnskus, Rikošets un bumbiņi pamet laukumu. Noslēdz turklāt metiens no tādas tālākas distances. Arī, tā teikt, piešaujās. Meisters met un gols! Vai tiešām neviens nepielika un meistaram ir otrais vārtu guvums? 3 vārtu pārsvars. Tuvojas izskaņai trešdaļa pirmā lielvārdiem, bet tikmēr mums ļoti ātra atbilde. Viesos pret lielvārdi. Uzvaras gadījumā, kā teicu, Talsi atgūst mums vadību un atkal ir gols. Vienāds jāpaskatās, tāds kārtīgs knockdowns ir bijis. Var spēlēt, 2 minūtes nav. Metiens, gols! Un atkal meistars! Vai. Hat-triks? Šķiet.
Bet, nu jā, no Ādažnieka tagad ir tādā sarežģītā situācijā. 4 vārdu deficīts, mazāk par 9 minūtēm. Nu, tāds patāls raidījums pēc šiem smagiem zaudējumiem. Nu, Ādažniekiem būs jāgaida uz nākamo spēli. Tikmēr mums sākusies trešās trešdaļas pēdējā minūte. Nu, protams, centīsies vēl viens vārds gūt garām. Un cīņa noslēgusies. 7-3, kurš uzvarējuši sāc Enfriho komandu.